Es novēroju Latvijas sabiedrībā ļoti spēcīgi ir izplatīta ideālu meklēšana. Meklē ideāls, nevar atrast, tad vienu idealizē, pēc tam viņu nomet ellē, tad nākamais tiek idealizēts, un tad, mums vispār tāda normāla cilvēka nav, ir tikai guru Indijā. Tad aizbrauc pie tā guru uz Indiju, izrādās pēc kaut kādiem 20 gadiem, tas arī sūda brālis, jā. Nu ko? Mums katrā pašā ir jābūt tam stiegrojumam, tai asī garīgajai, tai paškoordinācijas sistēmai, kurā mēs sevi, tā kā pašregulācija notiek. Un to var izdarīt tikai tad, ja tu esi disciplinēts sevi, ja tu ikdienā veic šo savu praksi, grib vai negrib. Nu, grib vai negrib, tu no rīta vakarā mazgā zobus, jā, tur skalo muti, tīra mēle. Nu, tāpat arī vingrošanas, tāpat arī dziedāšana. Es tikko atteicos no cukuru lietošanas, šitā ir 7. diena jau bez cukura. Tas ir mans personiskais varoņdarbs. Jā. Un šāds varoņdarbs regulāri jāizpild. Tas nepietiek to, kad es 19 gados atteicos no cukura un sāla uz mēnesi, un pēc tam visu atlikušo mūžu turpināju lietot lielos daudzumos to, jā, tas nestrādā. Šāds profilaks jāveic ir regulāri. Ja jūs savai mašīnai ejat tehnisko apskatu vienreiz gadā un nepārtraukti viņu tur čubinat un labojat, jā, tad jūs domājat, ka jūsu ķermenis ir kaut kāda ēteriska būtne, jā, kuru var vienkārši nepievērst uzmanību un aizmālēt acis sev ar domu, ka galvenā ir doma, galvenais ir labi domāt. Jā. Nē, jūsu ķermenis ir jākopi. Jums ir jāstrādā ar savu ķermeni, ja jūs gribat, lai viņš vispār funkcionē normāli. Jā, vīri jau arī, jā. Es domāju, man ilgu laiku tas nosaukums ir atnācis, bet es kautrējos viņu izmantot, tāpēc, ka man likās, jāpagaida, ir gadus 10, 15, tad var runāt par kaut ko. Tā šie 10, 15 gadi ir pagājuši, es saprotu, ka tā ir praksīte jau, jā, reāli. Ka tā ir manējā prakse, un, protams, ka der viņa man, un katram šāda prakse ir burtiski visiem cilvēkiem uz šīs planētas, kuri ir cilvēki, jā, kuri nav kaut kādi, tukšs čalis boti. Jā. Katram cilvēkam, kuram ir dvēsele, jā, ir šāda individuālā sistēma, individuālā sevis sakopšanas sistēma, kā prakse, kas ved gan uz Dievu apzināšanos, gan uz savu veselības stāvokli, jā, uzlabošanos. Un tas uzdevums mums ir būt tādā kontaktā ar sevi, ka mēs lasām sevi kā grāmatu un mēs zinām, kas mums tagad visvairāk vajadzīgs. To ir viegli pateikt, bet grūti izdarīt. Tā ir vesela skola un tā ir mūsu dzīve. Mēs visu dzīves laikā iemācāmies pazīt sevi. Un nāves brīdī, kad mēs sevi jau pilnībā pazīstam, mēs varam atstāt šo planētu ar mierīgu sirdsapziņu, ja mēs zinām, ka mēs esam garīgā plānā kaut ko forši izdarījuši. Un izdzēsuši kaut kādu savu sūdīgo karmu, jā, savas dzīves. Tāpēc, piemēram, tad, kad es saku vīri jau varēja, jā, kāds varbūt padomā, ka es kaut kādu jaunu sektu, tad nē, tas nav iespējams. Tas nav iespējams, tāpēc, ka katrs ķermenis ir unikāls. Vienīgais, ko ir iespējams izdarīt, tas ir iedvesmot pārējos, atklāt sevi, atrast sevi. Un tas ir arī mans uzdevums. Iemācīt kaut kādus knifus, pabīdīt cilvēku pa to ceļu, pa kuru viņš grib iet. Ja tas ir kaut kāds ceļš, kas ved uz leju, tad viņam pateikt to, ka tur labāk varbūt nevajag iet. Un tāds jebkuru pasniedzēju uzdevums pēc būtības. Tas, kad, piemēram, ja kāds tur iedomājas, ka es tagad 10 nodarbību laikā atklāšu kaut kādas noslēpumus un pēc tam dabūs certifikātu, jā, 2 nedēļas pie manis mācoties var dabūt certifikātu vīri jau varis. Jā, nebūs. Varbūt es kādreiz arī uztaisīšu certifikātu, bet tad tas certifikāts tiks iedots cilvēkiem, kas pēc būtības ir atgriezušies pie sevis, ieraudzījuši sevi, sapratuši, un viņiem ir ielikts
pašizaugsmes, teiksim tā, mehānisms, tas nepatīk tas vārds mehānisms. Pašizaugsmes principi, viņi strādā. Jā, tad, kad es redzēšu, ka šie pašizaugsmes principi strādā, ka cilvēks sevi formatē, ka viņš spēj sevi tā kā mainīt, jā, uzlabot savus rādītājus, jā, tad šādam cilvēkam var dot vīriju vārjas diplomu. Viņš ir varonis starp visiem varoņiem, kāds viņš ir bijis iepriekšējās inkarnācijās un šajā dzīvē. Tad viņš ir labākais no varoņiem. Kāds ir arī vīra vara sanskritā, ja, no sanskrita valodas nozīmē labākais starp varoņiem. Tad viņš tāds var būt, jā. Ja, liekot roku uz sirdi, var teikt, ka šobrīd es izdaru vislabāko, ko es varu izdarīt, un to, ko es vēl neredzu, vai ar ko es netieku galā, es apsolu, ka es nākotnē pacentīšos to izlabot, jā. Tad ir ok, tad var šo diplomu saņemt, jā. Ja tu visu laiku sev čeko, paiet kaut kādas, labi, tu dzīvo rutīnā, ok, dzīvo rutīnā, dzīvo nedēļu rutīnā, bet nedēļas beigās aizēj viens pats, aizēj kaut kur, treniņu zālē, noslēdzies pilsētā vai istabā noslēdzies pilsētā, jā. Lai tev neviens netraucē, izslēdz visu telefons, vai aizbrauc pie dabas kaut kur, vienalga. Un ieej savā kanālā, praktizē meditāciju, praktizē elpošanu, praktizē cīņas, jogas, dziedāšanas, visu, kas tev ceļ. Tad izej ārā, lēc atpakaļ matriksā iekšā, peldi savos biznesa viļņos, nezinu vienalga, kur tu peldi. Atkal nedēļas beigās izej ārā no tā visu, ieej sevīču. Bet tas jau vēl jāsamanedžē ar pārējiem cilvēkiem, ar savu ģimeni. Jo, ja tu viens pats esi tas baigais egoists, superegoists, kurš tikai par sevi vien domās, tad tur jau kopīgais nekas arī nesanāks. Gan ģimenē, gan arī sabiedrībā. Tāpēc par to arī nopietni jādomā. Principā jāsamanedžē savs laiks ir tā, lai pietiek visam sev un arī pārējai sabiedrībai. Bet tas stulbākais prikals jau ir tas, nosacīts stulbākais, ka šobrīd laiks ir saīsinājies, sanāk tā kā kaut kādas, nezinu, cik stundas, 12 vai mazāk. Sanāk, diennakts 24 stundas ir apmēram 12 stundas. Jā. Tas nozīmē to, ka tev šajā laikā ir jāiemācās laiku apturēt un būt kontaktā ar sevi, būt pilnvērtīgos procesos. Ne tikai ar sevi, bet tādā brīdī, kad tu esi šī kontaktā ar sevi, tad tu vari iziet un kontaktēties ar pārējo ģimeni. Tu iepīsies šajā ģimenes matriksā, iepīsies sabiedriskajā matriksā, bet tu neaizmirsīsi sevi. Tāpēc, ka tev katru dienu ir tavu praksīte, ja? Tu visu laiku sevi atcerēsies. Tev dieviņa spēks varīt, tev gudrais padomiņš, tu varēji priedi vērpti, ozoliņu šķeterēt. Tad šī te arī dievišķā subordinācija, ja? Tagad ir izplatīts tas filozofiskais koncepts, kad viss viens, un ka tu esi Dievs, un principā nē, tu neesi Dievs, es esmu Dievs. Principā es esmu tevi uzradījis, jā. Kaut kāda visāda murgi, jā, kas izplatās. Tie tiešām ir murgi, tāpēc, ka gan mūsu tauta, gan viss senās tautas atcerās to, ka mūsu Dievs ir viens, ka viņam ir otra pusīte, un ka viņi kopā ir radījuši šos visumus. Un visas dvēseles ir viņu radītas. Un šis process ir bijis neatminami senos laikos noticis. Un tanī pat nav vērts iedziļināties,
Jūs varat šamaniskajā ceļojumā iet, jūs tāpatās aizvedīs tikai līdz vienam noteiktam jūsu līmenim. Pat ja jūs ieiesiet pilnīgā gaismā, tāpatās nav garantijas, ka tas ir tikai viens no līmeņiem, jā? Jo varbūt virs tās gaismas vēl nākamā. Tieši tāpat kā šī pasaule ir uzbūvēta. Šī pasaule ir uzbūvēta olā, šis ir visums, un ola ir sadalīta 7 zemākajās planētas sistēmās un 7 augstākajās. Mēs esam vidējā planētas sistēmā. Ko tas nozīmē? Kad šīs planētas sistēmas, kas ir plakums un piestiprināts pie visuma robežām, tur ir ļoti daudz saliņas, tā saucamās planētas. Un ap jums grozās zvaigžņu kupolā, grozās kaut kādi plazmoīdi, tik tālu es nezinu, atvainojiet, ja neesmu bijis ceļojumā. Bet katrā ziņā tas, ko mums rāda, tas patiešām ir mums uztaisīts tāds terārijas, kurā mēs varam attīstīties. Tad, kad ir cilvēki, kas ir bijuši pāri, jā, tajā pusē tur ir cits terārijas, jā, cita tā planēta, tā saucamā. Un tā sazvērestība saucamā, vai sazvērestības teorija, patiesībā sazvērestības teorijas nav sazvērestības teorijas, bet ir īsta sazvērestība, tad faktiski nav melns, tas vēlns tik melns, kā viņu mālē. Jā, viņš ir melns, bet tur ir baltais punkts vidū, un tajā baltajā arī ir tas melnais punktiņš vidū. Jā. Tad to jau ir jārēķinās. Un tas ir tas, kad, ja mēs skatāmies uz kādu konceptu, jā, tad nevajag ieiet kaut kādās galējībās, ir jāpieļauj citu konceptu esamība. Tāpat mēs runājam par tiem tumšajiem sazvērniekiem, kur šobrīd visus te baigi trigerē, jā. Tas ir viņu uzdevums, lai cilvēki pamostos un sāk domāt ar savu galvu. Un tagad nāk tāda sajūta, informācija, doma, kad es ceru, ka pareizi sapratu, domāt ar savu galvu nozīmē domāt ar sirdi arī. Ka tam ir jābūt saskanīgumā, ja, kad ir sirds apziņa tā saucamā. Krieviem ir interesants vārdu salikums sovesti, sirdsapziņa, savmestnāja vesti. Tas ir tā kā arī kolektīvā sirdsapziņa. Mums ir jābūt arī kolektīvajai sirdsapziņai. Tas nav tā, ka tikai mana individuālā, man sirdsapziņa atļauj, es varu darīt to, ko es gribu, tad tagad, ja tā nav sirdsapziņa. Sirdsapziņa ir ļoti sensitīva, ļoti trausla, ļoti trausls ledus tāds. Un mēs jau kurā brīdī varam savus, cēlsirdīgā cilvēka pozīcijas zaudēt uz šīs zemes, ko mēs arī bieži vien daram. Bet tad mēs izlienam ārā no tā liņģa un turpinam iet pāri šim te. Šobrīd vispār ir tāds laiks, kad jā, mēs var salīdzināt ar dažādu salīdzinājumu aizi, kurai mēs ejam pāri kā sleklainā, ejam pāri pa lentu, jā. Var salīdzināt ar ledus kārtiņu plānu, un mēs ejam pāri sasalošam ezeram. Man liekas, šādā pavasarī visveiksmīgākais salīdzinājums varētu būt. Ka mēs ejam pāri ezeram, tā kā sasalošam. Un jebkura mūsu kaut kāda nepareizā doma, rīcība, viņa uzreiz mums izraisa reakcijas. Un es jūtu līdz, teiksim, tiešām nopietni no cilvēkiem, kuriem ir liels problēmas šobrīd, jo tās ir nepareizās rīcības, nepareizās domas. Man pašam visu laiku tā ir bijis, kaut kāds mikro gadījumi visādi, lielāk, mazāk, jā. Un tad es domāju, cik lieliem notikumiem ir jābūt, cik samilžu šai problēmai jārodās, lai es pazaudētu savu cilvēciskumu. Jo arī tādas filmas mēs esam redzējuši, kur cilvēki pazaudē savu cilvēciskumu kaut kādās apokalipses laikos, kad viss brūk, jā. Bet tā nevajadzētu būt. Ja mēs saprotam, ka mēs esam gaismas bruņinieki, ka mēs esam gaismas cilvēki. Sievietes un vīrieši, bērni arī.
Mēs veidojam savas dzimtas, ja mēs esam tie, kas veido jaunu dzimtu. Un vienīgā lūgsne, ko es varu lūgt Dievam, lai viņš man pasargā no nepareiza kreisā soļa, kaut kāda liktenīga kreisā soļa, lai Dievs mūs sargā no nepareiziem sabiedriskiem lēmumiem, kur mēs kolektīvi varam iebraukt kaut kādās ļoti dziļās auzās. Esam jau to izdarījuši, protams, bet jautājums ir par nākotni, jautājums, vai mēs lienam ārā no šīs bedres, vai mēs katrs pazūdam savā dimensijā un neko kopīgi neveidojam. Tas, starp citu, ir nākamais stāsts par kopīgo, kā par maniem mēģinājumiem šeit kaut ko darīt Latvijā un neveiksmīgiem mēģinājumiem, bet to citā reizē. Jo visi šie neveiksmīgie mēģinājumi, viņi tāpat ir saistīti ar personisko raksturu un kaut kādām domāšanas neatbilstībām, egregoram un tā tālāk. Paldies par uzmanību, līdz citai reizē, līdz citai dieniņai, ar Dievu palīgu.